Tagad pastāstīšu par produktu sagatavošanu, kas būtībā ir neliela detaļa, kas vēl vairāk atvieglo rēķina sagatavošanu, atvieglo un pātrina visu to procesu. Šeit tad parādīšu sākotnēji, kā sagatavot produktu un tālāk jau tad, kā viņu izmantot rēķina sagatavošanā. Tātad kreisajā pusē mēs redzam produkti un pakalpojumi sadaļu, kur mēs varam paskatīties sev šobrīd reģistrētos produktus un varam izveidot jaunu produktu. Izveidosim testa produktu, kuru pēc tam arī izmantosim kādā no sagatavotajiem rēķiniem. Šeit mēs tad ievadam produktu nosaukumu. Nākamais būtu jāizvēlās produkta tips, vai tas ir produkts vai pakalpojums. Šis pamatā ir vairāk jums pašiem filtrēšanai, lai varat pafiltrēt to informāciju, paskatīties, kurš ir produkts, kurš pakalpojums. Šeit tad norādam produkts, izvēlamies mērvienību un norādam produktu aprakstu. Tur, piemēram, un norādam produkta cenu. Šeit tad ir tā, ka šī te informācija, kas ir, visi šie lauki nav obligāti, mums jānorāda ir tikai produkta nosaukums un produkta tips, tie būtu tā kā šie te obligātie lauki, pārējie visi lauki ir tikai kā papildus informācija. Šeit tad par cenu runājot ir tā, ka pieņemsim, tā būtu kaut kāda veida konsultācija vai kaut kas tam līdzīgs, kur mērvienība būtu stundas, un jums jau ir zinām šī te stundas likuma par to pakalpojumu, tad jūs varat norādīt arī šo te produkta cenu, bet ja tas ir mainīgs un jums galvenais ir tikai šis te produktu nosaukums, lai katru reizi nebūtu nepieciešams ar roku manuāli vadīt šo te produktu nosaukumu, tādā gadījumā jūs varat ievadīt tikai produkta nosaukumu un iespējams arī produkta aprakstu. Tās būtu tās galvenās lietas. Bet šajā gadījumā tad mēs aizpildīsim visu informāciju, un, lai redzētu, kā tas izskatās tālāk, jau sagatavojot šo te rēķinu. Tagad informāciju mēs esam ievadījuši, un mums nepieciešams ir tikai noklikšķināt uz pogas izveidot, ko šobrīd arī darām. Produkts ir izveidots, mēs varam redzēt šeit testa produkts 10, cena viņam ir 10 eiro gabalā, un tas ir produkts. Tā. Tad, kad to esam izdarījuši, parādīšu tad, ko mēs ar to varam iesākt. Šeit tad dosimies uz izveidot dokumentu un izvēlēsimies rēķins. Šobrīd tad šo te klienta informāciju pagaidām neaizpildīsim, bet kur mēs varam tad šeit rēķinā izmantot to produktu, ko mēs tikko sagatavojām. Šeit tad mēs varam redzēt zem produkta nosaukuma kolonas, mēs varam redzēt šo te izvēlni, uz kuras varam klikšķināt virsū, un mēs redzam, šeit tad ir mūsu sagatavoto produktu saraksts, kur mēs atkal varam produktu meklēt, arī uzreiz pievienot jaunu produktu. Tā kā mēs vēlamies izmantot šo te testa produkts 10, kuru mēs tikko izveidojām, mēs viņu atrodam sarakstā, šeit viņš mums ir, klikšķinām virsū, un visi lauki jau automātiski ir aizpildīti, gan preces nosaukums, apraksts, mērvienība, cena, tie visi jau ir lauki, kurus mēs sagatavojām iepriekš. Kā jau minēju arī, ja teiksim, galvenais, kas jūs interesē, ir pats šis te produktu nosaukums un iespējams arī apraksts, nevis tur cena vai mērvienība, tad šos laukus atstājot tukšus, jums ir iespēja viņus arī mainīt. Arī šobrīd ir, jūs varat mainīt, pieņemsim, preces cenu un tā tālāk, bet tādā gadījumā, ja jūs nenorādat tos datus, jums viņi būs jānorāda šeit preces, šeit rēķina izveidas solī. Tālāk mēs varam pievienot jaunu vienību, izvēlēsimies preču piegādi kā testa produktu arī vēl papildus, un varam šādā te veidā jau uzreiz izveidot rēķinu,
tikai strādājot ar mūsu jau iepriekš sagatavotajiem produktiem. Varbūt tur kādam produktam cena pamainās, to mēs arī varam norādīt. Un iespējams kādam no produktiem ir arī atlaide, varbūt tur, teiksim, 10% atlaide uz papildu pakalpojumu. Šeit tad visa informācija ir ievadīta, un, lai mēs varētu pabeigt rēķinu sagatavošanu, mums jāizvēlās ir klients, kuram mēs to rēķinu sagatavojam. Strādāsim tad arī iepriekš izveidotu klientu test 10, atrodam un izvēlamies viņu un spiežam pogu izveidot rēķinu. Tagad rēķins ir sagatavots šim te klientam un būtībā pārliecinoties par to, ka viss ir kārtībā, mēs šo te rēķinu varam nosūtīt klientam. Klikšķinot uz pogas, nosūtīt klientam. Rēķins šobrīd tad ir jau nosūtīts, un ja mēs atkal atvērsim šo te klientu test 10, lai paskatītos viņa kopsavilkumu, mēs redzam to, ka viņam jau ir izveidoti 2 rēķini, un šobrīd abi 2 ir nosūtīti uz apmaksu.